nu tālumā, ja. Un pirmie gadi bija diezgan smagi. Tas tāpēc iznācās vispār depresijas nāk visu vidu, bet tad kaut kur 2000. gadā skolotājs Garbari Gunta un paņēma līdzi bija invalīdiem tās svētki Annas pagastā, Augustas rajonā. Tas, kā savu saka, tusīši. Šautriņu mešanas tā. Man tādas lietas saka iepatikā. Un tā viņi man pēkšņi vienreiz piezvana. Ziemā tas bija jāvis. Vai negrib aizbraukt uz Cēsīmu, Latvijas čempionātu rokcību. Es tā no sākuma saku, ko es tur darīšu? Nav ne bijis, ne domas, nekas. Autobus iedos, viss būs kārtībā, labi, braukšu. Aizbraucu, aplauzu visus. Un tad ar to viss sākās. Tad vasarā uzreiz braucu. Tas tā domāju, aizbraucu. Sanāca. Tad tev pirmo reizi bija uztraucies spēka daudz, negribēja nevienam zaudēt. Bet tad vasarā man jau startētas federācijas priekšnieks uzaicināja uz Eiropas čempionātu Lietuvā, Druškīnkovs. Tad es te ilgi domāju, vajadzēja kāds līdzekļus dabūt. Pagasts palīdzēja. Viņš saka, tad aizbraucam ar. Tad es ar dabūju kaut kā pirmo vietu ar labo roku Eiropā un otro vietu kreiso roku. Un tad sākās. Tam bija Čehoslovākijā, Vācijā, divreiz Polija, Bulgārijā. Pārsvarā jau tagad beidzamā laikā pa Latviju tomēr. Tāpēc, ka sanāk tā, ka tas viss ir diezgan dārgs prieks izbraukāt to visu. Sevišķi viesnīcas. Tāpēc, ka visu to organizē tā ļoti kulturāli. Ja tu reiz atbrauc uz sacensībām, tu jāguļ noteiktā viesnīcā. Un noteiktā viesnīcā tā cena ir noteiktā laikā, noteiktā summa. Un tad, attiecīgi, protams, tas nav izbraukts. Tur vispār notikuši čempionāti, pēc laiki notikuši kaut kur tālāk. Brazīlijā, Kazahstānā, Indijā. Tā kā, izbraukā tas ir tiešām dārgs prieks, bet, tagad šitos gadus atkal tā kā tuvojas mums te vasarā ir Polijā Eiropas čempionāts 19. maijā. Un nākamgad laikam turpat kur sāku, 19. Tanī Druškīnkos Lietuvā. Un tad droši vien arī beigšu to visu. Vecums tomēr ir jau kaut kāds spēks. Latvijā jau man vēl nevar tā nolaukt, godīgi sakot. Vienreiz esmu zaudējis 3 gadus atpakaļ laikam Latvijas čempionātā. Tā pārējās laikam. Ropažos arī es teicu, es esmu mājnieks, es vienkārši piekāvos kultūras pēc. Tās uz te viss sabrauc. Ropažu kauts izcīņi laikam 4 gadu atpakaļ. Roka cīņās tas ir tā, ir 2 veidi, ir sēdošie invalīdi, laužas sēdus, ir stāvoši, un tas 2 atšķirīgas lietas tomēr. Tāpēc, ka vairāk stāvus tomēr var iziet uz tehniku, ir visādīgi, tomēr ir tā kustība, viss notiek, kur tās visus ātrumu, sēdošam tas ir tomēr vairāk spēks. Tikai uz spēku, jo vairāk spēku, jo vairāk. Tā apmēram tas tā. Bet kā tā jūs to spēku iegūstat? Spēku laikam ir tomēr pārvietojoties visu laiku. Dzīvo laukos, neceļi, un visu laiku braucot, rokas nepārtrauktā kustībā. Tomēr laikam tas jau no tā tomēr tas spēks. Ir treniņi ar mājās, ir speciāls galds uztaisīts kādu ritīgu atsperi. Ritīgi. Šeit arī visi, kas sēž, var uzdot droši jautājumus, ja jums ir jautājumi kādi. Var medaļas apskatīties, tā, ja kāds ir kaut pēc tam tā. Nē, mēs skatāmies šeit, mums ir ļoti liels klāsts ar medaļām. Te laikam skolas muzeja arī dažas, laikam es tur iedavu. Jā. Ir laikam tur dažas. Šitā man tā ir tā zelta medaļa. Un starp citu ir, kā saka, ropažu novada, kā es mēgos iezīmietis, gan zīmes, audzes, skolas. Jā, un tepat arī mācījies, te mums bija krievalodas klase, laikam, cik es atceros kabinetes skolotāji Krona, tāda bija mācība krievalodas. Jā. Juri, man tāds jautājums tev. Tu tikpat bezbēdīgs puika, kā mani pirmklasnieki un jaunieši un
bērni, tev ģimenīte.